pilsētas mūsu. Mēs negribam lūgto, kas mūsu, bet ņemt. Latvijā tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, un mūsu šī Baltijas jūra mūsdien. Mūsu tevi te cieta, mūsu asins te lietas. Viss pie šīs zemes simt saiste mūsiem. Mīļie kolēģi, mīļie audzēkņi, apsveicu jūs mūsu valsts 92. dzimšanas dienā. Mēs esam maza valsts, bet ir vēl mazākas. Tāpat kā visas pārējās mazās valstis, mēs cienām savu zemi, mēs rūpējamies par to, mums ir savas tradīcijas. Savi likumi, neskatieties uz to, ka mums tagad iet grūti. Mēs neesam vainīgi, ka mums ir ekonomikas krīze. Mēs neesam vainīgi, ka mums ir citas nedienas. Bet visi, kas ir dzimuši šeit, kas dzīvo šajā zemē, paturēsim, cik vien spēsim mūsu valsti. Mūsu ir Baltijas jūra, Latvijas pilsētas, lauki, meži un ezeri. Daugava pieder mums. Un tas salūts, kas svētkos sapulcē vienkopus ļaudis, domāts tikai un vienīgi mums. Mēs esam tauta. Tāpēc, mīļie skolēni, mācieties labi, kļūstiet par gudriem politiķiem, zinātniekiem, biznesmeņiem. Paceliet savu zemi gaismā. Jums, mīļie kolēģi, šajos grūtajos laikos novēlu pacietību, izturību un optimismu. Neskatoties ne uz krīzi, ne uz grūtībām, piedalījās dažādos pasākumos un guva uzvaras. Un tie ir 6. A klases skolnieces Līna Kusvīgas runas pasākumā Mana Latvija. Pēc kārtas, atvainojiet. Paldies, Simoni, paldies. Ļoti aktīvi. Tā, man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Man liet par lielu, lai sasildot savu lākatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Poga. Labdien, Latvijā! Labdien! Mani sauc Sprīdītis. Bērni, varbūt jūs mani jau pazīstat? Esat lasījuši Annas brigaderes stāstu par Sprīdīti? Jā? Filmu esat skatījušies? Super! Ziniet, bērni, lieta tāda, ka es dzīvojot Latvijā visu laiku domāju, ka citās zemēs ir labāk, jaukāk, tur ir bagātāka, interesantāka dzīve. Un tieši tāpēc es devos plašajā pasaulē laimi meklēt. Es aizgāju un redzēju ļoti interesantas lietas. Es biju daudzās valstīs, es biju daudzās pilsētās, satiku interesantus, labus un netik labus cilvēkus. Bagātiem savā mīļajā Latvijā, savā mīļajā zemītē. Atā! Priecīgus svētkus!